Čau visiem! Čau! Sveiciens visiem! Sveiciens visiem no saulainās Turcijas un no manis. Es mācos apgūt jaunu tehniku un esmu šodien nokļuvusi Zeva altārī, neskatoties uz visiem šķēršļiem un visiem aizliegumiem. Un mani šodien pavada 3 skaisti, ļoti skaisti zelteni tauriņi. Lidinās man riņķi apkārt un klausās, ko tad es te stāstīšu. Jā, mīļie, es esmu savā spēka vietā, un šī vieta man ir ļoti daudz ko nozīmē. Es tiešām šeit smeļo spēku un arī atbrīvoju sevi no visa liekā, ko es nevaru ikdienā varbūt tā viegli atlaist, un šī vieta man palīdz ļoti. Un šī vieta, kā spēka vieta, ir arī daudziem no jums, kuri jau ir bijuši mūsu retrītos Turcijā, un šoruden Miera kareivis 2. Pilnīgi noteikti kādu no rītiem atkal kopā ar jums, kas būs dalībnieki, mēs sagaidīsim šeit saulēktu, piedzīvosim ļoti skaistu meditāciju, juteklisku, laikam atbilstošu, visādi citādi jaudīgu un transformējošu meditāciju tieši šeit saulrietā. Tāpēc būs mums arī ļoti daudz citas skaistas vietas un jaudīgas vietas, kurās mēs būsim, piedzīvosim sevi, jo katra vieta prasa kaut kādu daļu no mums, un tādā veidā mēs varam pārbaudīt, tādā veidā mēs varam saprast, cik tad mēs esam savā būtībā, cik tad mēs esam savā esībā, un tas īstenībā ir ļoti vajadzīgi šobrīd. Un tāpēc gaidu ikvienu. Mums vēl laikam kādas 4 vietas ir palikušas uz Miera kareivi 2 no 27. septembra līdz 4. oktobrim. Jā, tieši šeit, un mēs šogad taisam citādāk nekā līdz šim, jo vieta, kurā mēs būsim, ir ļoti eksplozīva, varētu teikt, un mēs to daram ar nodomu, lai mēs varam pilnībā atdoties sev, baudīt, piedzīvot un pēc iespējas vairāk atbrīvot sevi no visa, lai mēs varētu būt mirklī šeit un tagad. Un tā kā, jā, mēs gaidām vēl tos, kas tiešām grib piedzīvot un grib ne tikai piedzīvot šo retrītu, bet grib arī mainīt savu dienu, savu ikdienu, savu dzīvi, savu virzienu, kurā viņš dodās. Mēs esam atvērti, mums ir jums ko dot, un tāpēc pasteidzieties, un esam kopā Turcijā jau pavisam drīz, septembra beigās. Un es jums mīļi aicinu uz manu spēku vietu. Šī vieta tiešām man ļoti daudz ko nozīmē, un viņa nav atstājusi līdz šim nevienu, kas šeit ir bijis vienaldzīgi, un tauriņi lido man apkārt un priecē man. Lai jums arī šodien daudz skaistu tauriņu. Atā pagaidām!